Laikam neviens runu vairāk neteiks nekādu. Varbūt, ka kādam nav skaidrs, kas šī pa vietu. Skaidrs. Viņam ir skaidrs. Viss ir skaidrs. Šī vieta ir ļoti ievērojama salīdzinājumā priekš pirmās neatkarīgās Latvijas. Šeit bija purvaina vieta, krūmiem apaugus, kurā bija krituši Pirmā pasaules karavīri. Tajā pusē ir piemineklis, vācu uzstādīts piemineklis ar 29 vācu karavīru apbedījumiem un 3 krievu karavīru apbedījumiem. Bet šajā apkārtnē, nelielējiet laukus, tika atrast kritušo kauli, kur bija kaut kā vai atbērt vai kas tam līdzīgs. Un šeit pie Baltā krusta ir apglabāti viņi. Tālāk uz šajā platībā tika uzbūvēts pa valsts līdzekļiem mājas ar visām saimniecības ēkām. Un izlaužas kārtībā nonāca Latvijas brīvības cīnītāju īpašumā. Tālāk, kas notikās, tālāk nāca 40. gads, 49. gads, un rezultāts ir tāds, kāds ir. Apmēram stāvoklis ir tāds, kā priekšpēdējā māja, kas tībā ir tāda izbrukuša stūra. Tādā mājā mēs pašlaik dzīvojam. Nu, un godinot šitos kaulus, kas šeit ir krituši vīri, noliksim svecību, godinot viņu. Varbūt kāds vēl kaut ko grib teikt. Jā, šeit mums ir Nacionālās apvienības Mārupas nodaļas pārstāvs Rākinskungs. Labdien! Es esmu pilnvarots mūsu Mārupas nodaļas vārdā. Sveiku jūs visus svētkos. Paldies. Un, protams, kā domāju, ka tie karavīri, kas te apkārtnē guļ vai, kā tu teici, tie kauli, viņi saprot, ka vēl ir latvieši palikuši, kas vēlās, lai Latvija būtu brīva pa īstam, ne tikai formāli. Un domāju, ka viņiem varbūt arī tad vieglāk tur gulēt. Un no mūsu Mārupas nodaļas es tiešām priecājos, ka jūs esat arī nodibinājušies. Mums Mārupas nodaļa atjaunojās apvienotā veidā no divām grupām, no tēvzemiešiem un vislatviešiem pagājušā gada septembrī. Un es jums novēlu arī katru mēnesi kaut ko darīt un virzieties soli pa solim uz priekšu, jo mēs arī gadu laikā, jau bišķiņ vairāk iznāk, esam izdarījuši to, ka vēlēšanās dabujām 2 vietas Mārupas domē. Gan īsti pozīcijā mēs neesam, jo tie, kas vecie ir tur, tad tie kaut kā apvienojās ar saskaņiešiem, neformāli, bet
cīnāmies. Nu, pat arī uz 11. uz īsto latviešu uzvaras dienu 11. novembri bija atkārtotais arī 2. gadu pēc kārtas mums lāpu gājiens, tāpat kā pagājušajā gadā bija ap 120, šogad bija 110. Es domāju, ka Mārupē tas ir daudz. Tā kā es domāju, ka toreiz arī tā sanāca, ka tu man aicināji, bet es nebiju uz vietas. Ne savā Mārupē, ne Rīgā, uz to dibināšanas sapulci neiznāca atbraukt. Es tuvāk dzīvoju jums, jo Tīrainē dzīvoju, tad jau izrādās, ka vēl viens Mārupietis un vēl viens tīrainietis bijušais ir tā kā tepat blakām esam un cīnīsimies. Paldies! Jā, paldies! Tad man tas ir gaļa. Vajadzēja pirms atbraukt un sagatavot. Diezgan nesmuki izskatās. To jā. Vajadzēja. Lai neapgāžās. Šitā nav īsti taisnīgi. Apgāzīsies, aizies līdz lapām un krusta vairs nebūs. Nepiemini ļaunu. Nav tik traki. Jā. Un karsta vasara, mums varēs jāizvesties to. Budinām tos, kas atdeva dzīvību, ja? Tagad mēs tiesim atpakaļ uz mašīnām. Ar mašīnām mēs pabrauksim 300 metrus priekš un pietuvināsim būs. Jā. Ja ir vērsts, tad var aiziet uz nojumu. Ja ne, tad... Es domāju, ka šis ir atbalstāms pasaukums, tikai jāievērta kārtība. Kārtības te nav, redziet pats. Jābrauc un jāievērta kārtība, vai jāsakā. Par šiem kapiem es vienkārši domāju, ka tur ļoti daudz tās plasmas puses, tad tur arī kaut kādi krīvapdadījumi, ja? Tie tagad jau ir vēlāk laiku, ja? Tā varētu tāda būt, un neko dīlē. Tie nav tikai karavīri. Šitas nav tikai karavīri. Šitas ir vecāks notiek, bet te ir tās kā husiņas. Bet tie nav tikai karavīri. Bet tas tā kā... nezinām.
Bet es daru. Nezinām. Šitie nav šitie nav gadskaitļi nav. Glabājuši vietējie, glabājuši šeit. Jā. Šitie nav tikai karavīru kapi. Tie krāsaini, tie Nu, tie noteikti nav karavīru kapi. nav, jā. Nē, nu tie